Rīta kafija LV Svaigas aktuālas ziņas un no neziņas temiņas. Rīta kafija LV Labdien, godātie skatītāji! Rīta kafija.lv projekts Sarunas pie kafijas. Šodien pie mums ciemos uz sarunām Kristīna Pavlovska, jebšu Kristena. Jā. Tevi tā daudz pazīstu, ne? Jā. Nu, par to varbūt arī sāksim. Kur tu ieguvi šādu sev, kā saka, Zinu, latviski? baigi interesantais stāsts bija. Tas ir vienkārši skatuves vārds patiesībā. Protams, pasēs esmu Kristīna, bet Kristīnas Latvijā ir, ja nemaldos, 16,000. Ļoti daudz Kristīņu, un tad, lai kaut kā atšķirtos, bija kaut kas jāizdomā, jo ļoti sen atpakaļ, 95. gadā, es vadīju karaoke klubā Bimini. Un es teju garām, tā afišē, un skatos, tur tāda karaoke vadītāja Kristīna. Un es teju pie šefa, es saku, tas galīgi nekam nedara. Man bija 15 gadus, starp citu. Es saku, tas nekam nedara. Viņš saka, nu kā tu gribi? Es saku, tas izklausās pēc tramvaja trolejbus vadītājas Kristīnas. Es saku, nu nezinu, kaut vai Kristena vienalga. Un skatos nākamajā dienā, afišā jau Kristena. Tā kaut kā arī pielipa, un īstenībā visa ģimene gandrīz man arī tā dēvēja, tāpēc Kristīna, kā ir tā? Un tu saki, vadīji karaoke. 95. gads, un tas bija populāri laikam karaoke tajā laikā, vai ne? Jo. Bet kā var nonākt līdz karaokas vadīšanai? Nu, tas tā gāja pa ielu. Gāja pa ielu, pats skaļs nulsa, gips. Nē, es kaut laikam caur paziņām, draugiem vienkārši balējām, negulējām, moderni izsakoties. Un kaut kā tur arī trāpīja. Tev ar dziedāšanu kaut kāda saistība no tā kā ar mūziku, tā kā viola spēlēja no 5 gadiem. Jā, tas tā kā muzikālais. Jā, muzikālais background spēlēja violi, bet tad dziedāt mācījusies neesmu nekad, kaut arī dziedu diezgan daudz. Un arī šobrīd joprojām. Un tajās pēc tā trakā laika Bimini aizšāva uz kruīzu kuģiem strādāt. Es gadu nodzīvoju Indonēzijā, Singapūrā, Malaizijā, tur pa to rajonu. Es karībās 7 mēnešus. Jej! Labs klausies! Kruīzu kuģis, ka es lasīju par tevi, tad kruīzu kuģis man tā baigi gribējās par to parunāt. Jā. Nu. Ja, tu biji tajā staff pozīcijā, respektīvi, kas ar klientiem ņemās. Tātad es biju. Nē, tas savādāk tā bija. Cik liels kruīzu kuģis tātad pastāst, varbūt izmēros? Kuģis bija uz 1000 pasažieriem, tātad ne īsti liels, ne īsti maz. Un tā foršā pozīcija, kur tu ar viesiem kopā ekskursijās pareizi. Viss kaut ko var darīt, var peldēties baseinā kopā ar pasažieriem. Nu, nav tāda aizlieguma, jo parasti tie, kas tīri kajītis vai oficianti, tiem nav tas atļauts. Mēs varējām darīt visu, kas ienāk galvā, mēs arī darījām. Tev bija cik ilgs periods uz kruīzu kuģiem? 3 gadi. 3 gadi? 3 gadi, jā. Baigi pierod pie tās dzīves, ne? Baigi, izlaižās, es teiktu. Nu, nekas pašam nav jādara, ne? Tieši tā, tev praktiski. Jāstrādā tikai. Nu jā, un pēc tam tas darbs arī nav tāds gluži, ka kaulus laustu, jā, tas ir tāds, ne? Es sagaidīju 17 gadu jubileju uz kuģi. Uz kuģa? Jā, es 16 gados ar $35 kabatā aizlidoju ar vienvirzienu biļeti uz Indonēziju. Nu, tas tā ļoti labi raksturo manu attieksmi pret dzīvi, jā? Ja kaut kas ir jādara, tad uz priekšu. Kāpēc kuģi beidzās? Nu, tāpēc, ka man piedzima meita. Tāpat Tā mēs plūstoši baigi skaisti nonācām līdz nākamajam dzīves posmam. Pilnīgi nepiespiesti. Jā, nu labi, pietiekoši nopietns iemesls pārtraukt kuģi darbu. Es esmu cilvēks kampaņa. Tāds, ja man ir kampaņa, tad es visu savu enerģiju varu iegrūst un strādāt 24 stundas diennaktī, bet tiklīdz kā man paliek kaut drusku garlaicīgi, tā viss man enerģija pietrūkstam, un es vairs nespēju. Es varu nogulēt gultā, neko nedarot, dzerot kafiju un skatoties seriālus ilgu laiku, kamēr es atkal atrodu kaut ko, kas man patiešām no sirds aizrauja. Līdz ar to, ja es kaut ko nedaru, tas nozīmē, ka tiešām, sirceņi ležit. Un viss. Nu, kura kampaņa tev bija pēc kuģiem? Tad bija bērnu kampaņa. Kad palika garlaicīgi?
vai ne? Es īstenībā tieši domāju, tā kampaņai viss kārtībā. Kampaņai šobrīd 16 gadi un viss ir forši. Uz Malaiziju nebrauks? Nu, viņa nav tāda kā es. Pilnīgi savādāks cilvēks. Viņai ļoti patīk mājās, teiksim tā. Viņa ļoti daudz trenējās, viņa dejo, un viņai ir gandrīz katru dienu, viņai ir kaut kāda treniņa. Līdz ar to viņai nav laika par tādām muļķībām domāt, kā māte. Bet tā jau parasti saka, kā, ja vecāki trakie, tad bērni, paldies Dievam, ir tāda puslīdz līdzsvarota. Tu jau nevarēji mājās nosēdēt noteikti? Nebija viegli, jo man māma dzīvo Amerikā. Man nebija tādas vecmāmiņas, kas baigi varētu palīdzēt. Tāda atbalsta liela man nebija. Tādā ziņā, ja, ka nācās visādīgi variēt. Man šausmīgi daudz palīdzēja draudzenes, ja man bija jābrauc uz skolu vai vēl kaut ko, jo es aizbraucot 16 gados, loģiski aizbraucu no 10. klases projām, jā. Man bija jāatsāk mācības. Es 21 gadu vecumā iestājos atkal skolā, lai pabeigtu vidusskolu, jā, un pabeigtu to 24 gadu vecumā. Ļoti daudz draugu palīdzēja, jā, protams, arī tēvs, un gan materiāli, gan visādi. Bet viegli nebija, jāatzīst, tā. Pudu sāls apēdām, viss forši. Bet jā, kampaņas, 3 gadi es apmēram tādā puslīdz mierā nodzīvoju, un tad atkal autosports. Aiziet, tā. Tā es tev biju dzirdējis, ka Kristena, es to automātiski ar driftu saistīju, ka es tā mazliet iedziļinājos, ka tas drifts jau tev atkal tāda kampaņa. Tāda kampaņa. Pastāst varbūt par to, kā tu driftā tik iekšā. Autosports laikam vienkārši ir tāda liela mīlestība, tāpat kā balets. Ļoti liela mīlestība uz autosportu kā tādu. Man drifts bija vienkārši viens no. Jo sākas 2003. gadā. Ak, Dievs, šitie visi gadu skaitļi, es tagad jūtos kā tāda enciklopēdija. Mēs tur 77. gadā. Nē, tā gluži nav. Bet, jā, tātad ar autosportu sāku nodarboties 2003. gadā, un tas bija amatieru rallijs. Esmu braukusi rallijas, esmu braukusi šoseis, esmu braukusi ledusgonkas, esmu braukusi pat folkreisu. Un tad, jā, tad drifts kaut kā tā netīšām, jo mēs tur ar vīru, jau vīrs tagad man, jā, toreiz vēl ne, izdomājām, ka vajag kaut kādu jautrību dzīvē. Un drifts vispār tikko, bija Tokio Drift, jā, filma. Jā. Un tieši tajā gadā arī viss lēnām sāka te Latvijā raisīties. Es izdomāju, ka mēs gribam kaut kādu jautrību dzīvē. Un tad nopirkām aizmugures piedziņas Volvo. Milzīgu 940 ar to. Garo, kas ir ietilpīgākā seno laiku mašīnu. Maija brīvdienās krāsojām, mēs viņu dzelteni nokrāsojām. Vispār tas tik bija aparāts. Vispār tagad es viņā iesēdos kaut kad. Un es nesaprotu, kā ar viņu vispār varēja pabraukt. Pie labā ātra pierodzi, kā Skylines tā. Bet, jā, un es saprotu, ka es vispār nemāku braukt ar aizmugures piedziņu. Vispār nemāku braukt. Tad visi tie auto visi mani auti, viss bija priekšpiedziņā, un tu dragāji tikai taisni. Trajektorijas un viss, un tas ir tā iedzīts, ka nevar izraut ārā. Un tad man vīrs tā atbrauc, un tad tu brauc tagad uz Beļģiju, es tev atradu driftu skolu. Wow, paga, kas tagad notiek? Beigās bija tā, ka man bija GPS, man bija mašīna, degvielas karte un uz Beļģiju, viena pati dūda, ja? Tā kā 16 gados, jā. Aizbrauks, jā, vai ne? Februāris, slidens, Polijas ceļi, toreiz vēl skaistais bānas nebija vaļā. Pārāk tie visi. Tas bija skaisti, jā. Tā kā 11, 12, ja pēc nobrauktas dienas sāk rēgoties visādi cilvēciņu ceļu malā, tad diezkas nav. Bet, tad met mieru un tad jā, aizbrauc uz turieni. Reāli vienas dienas laikā, vakarā es jau varēju trases sasiet. Tur vienkārši viss tik ļoti pareizi salikts. Viss ir ļoti secīgi. Skaidrs, ja tu iemācies šo figūru, tu iemācies nākamo figūru, dienas beigās tu izbrauc trasi. Arī rāta mašīna, protams, un viss. Nenormāli krūta štelīt. Šeit pie mums Latvijā īstenībā nav iespējas neko tādu izdarīt, jo nav tādu vietu. Nav plača, labi ir spilvs, lidlauks, bet tur ir ļoti slikts kvalitātes asfalts, tā kā es tur pēdējo reizi biju, nezinu, varbūt tagad jau tur kaut kas mainījies. Es ļoti atvainojos spilvs lidlaukam gadījumā, neprecīza informācija. Vienkārši nav vietas, un es skatos uz tiem cilvēkiem, kas šobrīd startē,
Un mati stāvis un sirmi. Kāpēc? Tāpēc, ka tev uzreiz ieliek tādā trasē, kuru tev ir jāizbrauc, neapgūstot pamatus. Tas ir ļoti grūti. Tā kā es sāku, tas vēl bija stadions, reāli uz pusi, īsāk distances un viss daudz vieglāk. Bet tagad ir vispār traki uzsāk godīgi. Bet tie braucēji taču ir krietni vairāk no tā brīža, kad tu tajā bija tad es vispār biju tā, kas uz federāciju kopā ar Kristiānu Rūkutu, sveiciens Kristiānam. Aizgāju pie Kristiāna un teica, gribu kaut ko palīdzēt ar šo lietu. Tad viņš teica, aiziet. Un tā pastrādāja sporta aģentūrā biķernieki. Tad mēs bijām tie, kas aizgāja uz Latvijas Automobiļu federāciju un mēģināja to visu kaut kā papīriski noformēt, lai tas vispār kaut kādā skatā izskatās. Pirmie nolikumi viss ir caur sviedriem un drifta pamatlicēji, varētu teikt. Baigi skaļi skan, man vispār nepatīk skaļi vārdi. Bet apmēram tas tā. Teiksim tā, stāvēja klāt pie šūpuļa. Ja? Un Lauriņa mums bija Laura Šķibusta sveicināta. Передаю привет маме, папе. Droši. Tāpēc te uzaicināju, lai tu varētu visus savus cīņu biedrus pasveicināt. Un tad, tas viss tur kaut kā tā kopā arī notika ļoti intensīvi, bet bija ļoti sarežģīti organizēt un braukt sacensības. Sapratu, tas no manis prasa vairāk nervus, nekā es spēju izturēt. Tāpēc pēc sezonas mēs to noslēdzām. Un tad parādījās Skylines. Braucām pakaļ. Uz Angliju. Kā tu dabūji tev sponsors kāds uzsauca, vai tu pati sakrāji? Vai? Jā, kredītkarte. Tāds labs sponsors, visi drifteri zina šito sponsoru. Kas tā uzreiz var iet un vienmēr kaut ko izdomās. Sportisti ir bišķi putnē, vai ne? Kad tur naudiņu. Jā, bet tas ir līdz kaut kādam vienam brīdim. Haris no Hagā kā vienreiz labi pateica, kā šodien atceros, ka patiesībā 3 gadi parāda, vai būs vai nebūs. Vai būs labā līmenī sports vai vispār nebūs sporta. Jo 3 gadu laikā tu paspēji apburzīties, paspēji ēst sausiņus pēc gonkām, un tas ir kaut kāds tāds laika periods. Un, ja pēc tiem 3 gadiem nav vainu, neatrodas sponsori, vai nav kaut kādas izmaiņas, vai labs progress pēc tiem 3 gadiem, tad cilvēkam vienkārši ir ļoti raksturīgi pamest. Tas ir normāli. Nolaižās rokas, jā. 3 gadus, 3 sezonas, tas ir tāds normāls periods, citiem ilgāk. Bet tā 3 gadu laikā parasti viss izkristalizējas. Vai tu esi, lai paliktu, vai tas priekš tevis arī bija. Tāds piedzīvojums 3 gadu garumā. Sausiņus ēst ir baigi stulbi pēc gonkām. Ko nozīmē sausiņu ēst? Tas nozīmē, ka naudas nav. Tu esi visu naudu iegrūdis gonkā. Riepās un visā. Tev vairs nav nekā reāli. Tu ēd sausiņus, roltonus ēd. Un ne tikai tu, tavu ģimeni arī. Tas ir reāli stulbi. Labi, ko tu darīji paralēli? Tu visu naudiņu liki iekšā gonkās, mašīnā, treniņos, visā? Nē, labi, es jau arī strādāju pamatīgi pie tā, lai sponsors rastu. Tā kā parādījās Skylines, mēs pirmo sezonu nobraucām, bet toreiz jau vēl arī varēja. Un vispār jau dārgstes sports paliek tanī brīdī, ja tu gribi celt latiņu sev. Ja tu gribi ātrāku mašīnu, ja tu gribi jaudīgāku mašīnu, ja tu gribi labākas riepas, tur jau tās izmaksas. Ja tu gribi braukt tādā strītiņa levelī, to var mierīgi izdarīt arī cilvēks ar vidēju algu. Teiksim tā, nopērts kaut ko, samitina reduktoru, savāc pa misenēm riepas un brauc pa lielam. Tas ir iespējams, bet zin kā, tad, kad pagaršo to īsto, tad jau tā... Tad kredītkarte atverās. Maks atverās un jāizvarās. Kā vispār var atrast sponsoru? Kas viņam ir jādzird tam sponsoram, lai viņš dotu tev kaut ko? Es pateikšu to, kas droši vien nevienam nav jaunums. Pirmkārtām jāsāk meklēt ar paziņām. Tikai caur paziņām, caur personīgu pazīšanos, caur personīgu patiku vai nepatiku. Mans trumpis, acīm redzot, tas, ka es meiteni, ilgu laiku biju vienīgā. Līdz ar to man pastiprināta uzmanība tiek pievērsta vienmēr. Skaista mašīna. Attiecīgi, zin kā, man visu laiku baigi riebās ārprāts. Tur meiteni brauc un visi tur driftere un sieviete pie stūris. Un man visu laiku šausmīgi likās, un es baigi cīnījos pretī tam. Es esmu braucējs un
vienādības zīme. Un tad es vienā brīdī domāju, muļķa tāda. Jāizmanto. Liecies mierā, jāizmanto, ej un paceltu galvu. Un varbūt tāpēc arī ir drusciņi vieglāk kaut kādu sponsoru dabūt, tāpēc, ka tu esi atšķirīgs. Nu, jā, hell. Bet sponsors prasa rezultātus, ne? Sponsoram jau ir galvenais redzamība. Nu, cik daudz tevi redz, cik tevi daudz bildē, cik daudz videoklipos tu esi iekļūst. Tas nozīmē, ka tev patiesībā jādara daudz muļķību, lai pievērstu sev uzmanību vienkārši. Līdz ar to tas arī tāds baigais teātris ir. Kurš brīdis tev bija, kad tu brauci uz Ungāriju? Tev tur bija baigās gonka, otrā vieta? Otrā vieta, sacensība Queen of Europe, 3 gadu apakaļ. 3,5 nu jau. Kā laiks skrien. Nu, labi. Es tev izstāstīšu, baigi labi. Nu. Pavasarī mani uzaicināja šīm sacensībām. Tur ir uzaicināti cilvēki, tātad dāmas no visas Eiropas aicina piedalīties kopīgā gonkā. Nu, ja mēs parasti sacenšamies ar čaļiem kopā, tad šeit bija iespēja mēroties spēkiem ar dāmām no visas Eiropas. Un, mēs gan tur nebijām baigi daudz, mēs aptuveni 10 dalībnieces bijām. Bet katra pārstāvot savu valsti ar karogu rokās apmēram. Un es saprotu, ka es gribu braukt. Saproti, tā gribās, ka nevar izturēt. Situācija diezgan tāda, tu saproti, ka tev vajag 5,000. Un nav variantu, vai nu tev būs tie 5,000, vai nu tu nekur nebrauc. Ja vidējā alga valstī ir 500 naudiņas vai 600, tev vajag reiz 10. Reiz 10. Nu, un aiziet pie sponsora un pateikt, hei, man vajag 5,000, es braukšu uz Ungāriju. Viņš pateiks, un kāda man no tā jēga, ja tu brauc Ungārijā? Tas, ka pat tev uzrakstīs 3 portālos, vai ne? Nu, respektīvi, tas naudas un atdevas apjoms bija tāds nesamērams. Tad es saprotu, ka mums vajag televīziju. Tur es arī ieslēdzu visu savu radošo, un mums izdevās sarunāt. Mūs paņēma viena no televīzijām, un mums bija fantastisks arī raidlaiks, gluži kā šim raidījumam, sestdienā, 11 no rīta. Tieši kā mūsu raidījumam. Tātad man jau šī aciņa ēterā ir iestaigāta. 4 sestdienas pēc kārtas, pusstundas raidījums par to, kā man tur gāja. Mēs kopumā braucām 13 cilvēki, filmēšanas grupa, man visur staigā ar to bombu pakaļ. Beigās es no viņiem slēpos. Klasiskais realitātes šovu stāsts, vai tāpēc, ka besīja ārā. Un, bet tā, ka mēs tur ar piedzīvu, kungs, protams, ļoti grūti atstāstīt pilnīgi visu, bet aizbrauc uz turieni, mašīnā izbeidzās turbīna, bet tad viņu izdevās tur kaut kas, tur beigās es nobraucu, paliku otrā. Un pēc tam tāds beigais atslābums iestājās. Zini, kā, kad kliņš kāpēc, viņš uzkāpa, darbs padarīts. Tālāk. Jā, darbs darbiņš izdarīts, ķeksītis ir atvilkts, un ko tagad? Es tā diezgan nopietna depresija. Tāpēc, ka tas ir bijis tavs mērķis ļoti ilgu laiku. No 2003. Gada esmu kaut kur gājus ar cerību, ka kaut kādā... 10 gadu. Jā. Tad tur esi uzkāpis, un ko tagad? Jā, viss. Jo, var jau iet vēl tālāk, bet es sapratu, ka tas nozīmētu vēl lielāku darba apjomu, gan naudiski, gan laika ziņā. Un es saprotu, ka man nav tam spēka. Pēc tam es sapratu, ka viss tas brīdis ir pienācis, kad ir jābeidz ēst sausiņu pēc gonkām. Atbrauc atpakaļ, ko darīt tālāk? Kas būtu padepresojies un tā? Nē, drusku vēl padzīvojas tā vilnīša, protams, cik forši. Mazās slavas saulītē, vai ne? Nē, slava man nekad nav bijis. Man arī šis tas termins Latvijas driftu karaliene, kuru man raidījumu dēļ piedēvēja, es ar viņu ļoti ilgi nevarēju sadzīvot. Šausmīgi ilgi. Man riebjās sev kaut kādus titulus pielikt. Bet tas ir nevis tāpēc, ka es tagad tēloju baigo kautrīgu, bet es nekad neesmu centusies nokļūt redzeslokā. Tas, kas ir sanācis, tāpēc, ka tā ir sanācis. Tas nav tāpēc. Es to darīju tāpēc, lai vienkārši būtu iespēja man aizbraukt uz to Ungāriju. Tāpēc man bija tie televīzijas raidījumi jāuztaisa. Gribu vai negribu, man bija tas jādara. Dziedāšana uz kruīzes kuģa nav tāda galīgi tāda Nē, uzstāties man patīk, bet, teiksim, es neesmu neko darījusi speciāli tādu, lai ejot pa ielu mani atpazītu. Man to 100 gadu nevajag. Tas nav nekas foršs, esmu izbaudījis to. Šī
Tāpat ar tām dažām lietām, kad kaut ko uzraksta, vēl kaut ko. Cilvēki ir tādi vienkārši, protams, āda jāaudzē, paralēli tam, ka tu kaut ko dari. Tev jau paralēli jāaudzē āda. Es zinu tagad. Tev bija ieziņa jau? Paldies. Jo tā kā šitais brunestis. Es mācos, jā. Oi, baigi smagi. Nenormāli. Es domāju, kā cilvēkam vispār ir ar kādām tiesībām, jebkurš no skatītājiem, lasītājiem, ar kādām tiesībām viņi drīkst tādas lietas rakstīt. Un es nesaprotu. Es vairs nelasu. Jūs varat rakstīt, ko jūs gribat, mīļie. Skaķerķu daroška. Jo reāli es vairs vienkārši, es to izbeidzu darīt vienā brīdī, jo paliku šausmīgi sāpīgi. Tā, ka ļoti sāpēja sirsniņa par to, kas tur tika rakstīts. Es jau vēl aizmirstu piebilst. Ka iet, ka lepojās to, ko dara, vai ne? Es esmu arī tā meitene, kas dzied Raimonda Paula balto dziesmu. Lūk. Tas vēl nav viss, man šķiet. Tas vēl nav. Ko tu dari? Drifts sāka norietēt tavā šitajā ikdienā? Manā horizontā. Horizontā. Kas sāka uzrietēt? Tad laikam atnāca poldāns. Tā ir deja un akrobātika reizē ar vertikālu stieni, jeb pilonu. Studijās to sauc par piloniem. Noteiktā diametrā, ir standarti, ir platāki, ir šaurāki. Tas ir kolosālākais kardiotreniņš. Kurpēs nodejot nav viegli. Tu nepārtraukt mācies katru reizi kaut kādu kombināciju. Visādas kustības, tās, protams, ir plūstošas, viļņveida kustības un tādas. Bet tas ir labākais workouts, kāds ir pieredzēts, es jums varu garantēt. Un kas vēl, tā kā tā ir tāda meiteņu vide, tad tas ir nenovērtējums, ieguldījums sievietes pašapziņā. Aicinu meitenes vismaz pamēģināt. Ko tu dari šajā poldāns? Es paņēmu un attaisīju poldāns studiju. Tāds sīkums. Bet šis ir tieši tas brīdis, kad atkal šī kampaņa ir beigusies, jo es šo studiju pārdevu. Aptuveni 6 gadus es arī strādāju radio, vienā no lielākajām komercstacijām Latvijā. Tie ir raidījumi, kuros man runā visādi eksperti, viss kaut kas, un tad es viņus montēju, lieku savas galvas klāt un lieku uz serveru. Strādāju radio. Bija arī 3 gadu periods, kad es Capital FM dzīvoju ēteru vadīju 3 stundas dienā. Un man ļoti patika. Man vispār patīk radio. Tā ir tāda maģija. Tevi neviens neredz, dzird tikai tavu balsi. Un tu vari ar tādām noskaņām spēlēties. Neviens pat nezina, kā tu izskaties. Tas ir tik forši. Labi, tagad jau visur tās interneta kameras ir bestijārā. Radio vairs nav radio īsti. Jā, radio vairs nav radio. Man ir skots terjerītis, un mēs viņu skrienam agility. Kas tas tāds? Tas labs jautājums. Tāpēc, man ir vispār tāda sajūta, ka visi dīvainie sporti visi manēji. Tu jau galīgi negribās, tā būt redzamai. Nē, nevis negribās būt redzamai, bet visi dīvainie sporti manēji. Jo man klasiski skriet vai kaut ko tādu, tas nav interesanti. Man vajag atrast kaut ko pilnīgi sviestainu. Nē, patiesībā nevis sviestainu, bet agility ir veiklība, tulkojumā no angļu valodas, tas nozīmē veiklība. Veiklības skrējiens saimniekam ar suni. Suns lec pāri barjerām, pārvar dažādus šķēršļus, skrien caur tuneļiem un tā tālāk. To mēs darām. Tas ir tāds liela kustība kaut kāda? Kļūst aizvien lielāka. Pat labi, diezgan daudz klubu ir. Mums ir arī, tas viss ir oficiāli, ir arī pasaules čempionāti caur Latvijas kinoloģisko federāciju, LKF saucamo, tur viss notiek. Ir klubi. Un tad katrs klubs tur kaut kā savā veidā tur trenējās, ir meistarklases, viss kaut kas notiekās. Riktīgi interesanti. Es to vispār sāku, tāpēc, ka man pazīstami cilvēki ar to nodarbojās. Un man tā, ka es paņēmu suni, man vienkārši gribējās ļoti labi, kaut kādu kontaktu nodibināt ar to dzīvnieku, lai mums jautrāk kopā. Un tad sākām skraidīt, un tagad ir rekur jau pat uz sacensībām braucam. Es gribēju prasīt, tas tāds sacensību formāts atkal, jā? Tu atkal esi sacensībās. Jā, un es domāju, ka varbūt tieši šis adrenalīns ir tas, kas aizstāja kaut kādā ziņā visu to, kas ir zaudēts varbūt ar driftu, bet, protams, ir iestājas kaut kāda personības krīze, ja tev ilgu laiku kaut kas ir bijis ļoti liela daļa tavas dzīves, un tad pēkšņi tā vairs nav. Ir tāda baigā pārvērtēšana, notiek, tas ir neizbēgami. Bet tad lēnā garā tu jau atrodi kaut kā to savu komforta zonu. Vai arī neatrodi, un tad ir ziepes.
Nu, uz tādas skaistas nots mēs varbūt varam arī nofinišēt šo sarunu. Paldies Kristīnai, paldies skatītājiem. Tiekamies. Paldies visiem tā. Rīta kafija LV. Ja jums šis video patika, spiediet pogu laiku un piesakojiet rītakafija.lv YouTube kanālam, lai nepalaistu garām nākamo video.